Rīta stundai zelts mutē. Sen zinām patiesība, ka pavadot rītu vismaz pirmo stundu harmoniski un atvēlot tajā laiku arī meditācijai. Arī visi pārējie dienas darbi sekmēsies raženi. Šajā dienā vairs nebūs vietas aizmaršībai, juceklim, haosam un visa tā izraisītajam stresam. Tāpēc apsēdies ērti, piever acis un sajūti savu elpu. Šobrīd, lai visa tava uzmanība ir pie tavas ielpas un izelpas. Neko nemaini savā elpošanā, tikai pievērst tai uzmanību. Pēc minūtes es atgriezīšos. Labi. Robins Šarma ir teicis, šī diena ir kolosāla. Es to neatgūšu pat par visas pasaules naudu. Un tāpēc es to satveru un izgaršoju un cienu. Šajā dienā es pildu savu prātu ar lieliem sapņiem, lai tajā nebūtu vietas maznozīmīgām šaubām. Es aizvietoju es nevaru psiholoģiju ar es varu domāšanu. Un paturu prātā to, ka mana lielākā izaugsme atrodas pie manu spēju augstāko robežu raupjās malas. Stīvs Džobs ir teicis, tavs laiks ir ierobežots, tāpēc netērē to, dzīvodams kāda cita dzīve. Neiekrīti dogmas lamatās, tas ir nedzīvo ar citu cilvēku domāšanas rezultātiem. Neļauj citu cilvēku viedokļu troksnim nomākt tavu iekšējo balsi. Un pats svarīgākais – saņem drosmi, lai sekotu savai sirdī un intuīcijai. Tās kaut kādā veidā jau zina, par ko tu patiešām gribi kļūt. Nemeklē sev attaisnojumus. Atceries, ka nelieli, ikdienišķi, it kā nenozīmīgi uzlabojumi, ja tos neatlaidīgi, regulāri veids ilgāku laiku, sniedz pārsteidzošus rezultātus. Ja tev liekas, ka neesi pieradis kaut ko darīt, ko tev vajadzētu darīt tevis paša labā, atceries, ka tas nekas. Tu vari jauno paradumu ieviest tagad, pamazām, pa maziem solīšiem, bet regulāri.
Katrs iesākums ir grūts. Varbūt vēlāk arī neies viss gludi, bet rezultāts būs lielisks. Lai top!